Čim var Iva, šodien pastāstīšu par vienu ļoti labu matu kopšanas produktu, ko vajadzētu katram no mums palietot pavasarī profilaksei. Pēc garās ziemas, kad ķermenis ir noēdis, izlietojis vitamīns un visas vērtīgās vielas saviem dzīvības procesiem, un matiem ir palicis tas, kas ir palicis, visticamāk, nekas daudz, tad ir vajadzīgs matus pavasarī vairāk stiprināt, atgriezt viņiem enerģiju, veselību, un tāpēc ir ļoti, ļoti vērtīgi paņemt šo te Duology Fall Resist Scalp toniku un tādu profilaktisku kursu iziet. Ko viņš dos? Tātad atdos matiem veselību, stiprinās matus, stiprinās matu folikulu un tātad profilaktiski ikvienam, bet ja ir problēmas ar matu izkrišanu, tad tajā brīdī, kad tā ir šī te problēma, vai teiksim cilvēkiem ar sliktu asinsriti 2 reizes gadā, vai cilvēkiem ar smalkiem matiem 2 reizes gadā, bet pavasarī profilaktiski ikvienam. Un šeit sastāvā ir B3 vitamīns, provitamīns B5 un rīsu peptīdi, tās galvenās aktīvās vielas, kas reāli sastiprinās matus, uzlabos galvas ādas stāvokli, skalpu, tātad, ja, un tas rezultēsies skaistos, veselīgos matos. Un vēl ir tā, ka, ja parādās matu problēmas, izkrišana, tāds vāji mati paliek, ja, tad problēmu mēs vienmēr meklējam 3 līdz 6 mēnešus pirms tam, kas ir bijis mūsu dzīvē, varbūt liels stress, varbūt kādas uzturu problēmas. Ja? Tātad, ja ir pavasarī matu izkrišana, tad skatāmies rudens ziemas periodā, kas ir bijis. Bet tajā brīdī, kad ir šī situācija, tad ir šis brīnišķīgais līdzeklis. Viņš tiešām ir spēcīgs, klīniski pierādīts un arī dzīvē, ja es pat lietoju jau tagad vairākas nedēļas un man īstenībā ļoti, ļoti patīk. Tātad, B3 vitamīns stiprinās matu ādu, matu saknes, B5 provitamīns, jeb pantenols piedos matiem mitrumu, uzturēs mitrumu, un rīsu peptīdi ir peptīdi, mati arī ir olbaltumvielas, peptīdi ir olbaltumvielas, un tātad palīdzēs matu stiebram stiprināties un arī pašam matam. Kā mēs viņu lietojam? Te ir iekšā tātad pipetīte. Pipetītē pastamies, lai ir šis te foršais, viņš tāds vieglas tekstūras, ļoti, ļoti patīkams tāds eliksīrs, tāds toniks, un te pa šķīriņu iepilinam dažas pilītes, pēc tam paskatāmies, nošķiram no jauna citas un burtiski pāris pilītes iespiežam ar pipetīti uz ādas, nevis matos, mata stiebrā, bet uz ādas. Ja? Un šādi te arī pakauša zonā, cik mēs tur tā paši varam. Un šādi te, šādu procesu katru pavasari vajag iziet vismaz pusotru mēnesi, vismaz 3 reizes nedēļā. Sākumā liec 3 reizes nedēļā, pēc tam var pāriet biežāk uz katras dienas lietošanu. Es šo te procesu daru tā, kad es lieku sejas kopšanu, un tur ir tātad serums un pēc tam jāliek krems, un tad es lieku vispirms mitrinošos pilienus, tad es uzlieku acu kremu, tikmēr uzsūcās pilieni, no tās zilās pudelītes. Tad es ielieku serumu, un kamēr serums tā tuši pāris sekundes uzsūcās, es ielieku šo matos, un tad es uzlieku sejas kremu. Tāds ir mans tagad ierastais ritms jau vairākas nedēļas, un man ļoti patīk. Tātad tu vari ielikt gan mitros matos, gan sausos, tikko izžāvētos vai vienkārši sausos matos no rīta vislabāk ir, ja? Un ko tu pēc tam izdari? Tu šādi te pamasē pakustini skalpu, ieliec tātad pirkstus matos un galvas ādu pakustini. Tu uzlabosi ādas apasiņošanu, asins mikrocirkulāciju un visur, kur labi pieplūst asins, viss aug griezdamies, ja? Tā kā tas arī vēl ir tāds svarīgs moments uz galvas un šādi te pakustinam. Un jā, var likt faktiski katru dienu šo te pusotru mēnesi, un arī viņš nav veļņains, viņš nav taukains, ja viņš tev frizūru neizbojās, un paskat šādi tepat, kad pamasē, tad vienmēr tie mati pat tādi mazliet gaisīgāki kļūst. Nu tātad Duology Fall Resist Scalp toniks, un šeit uz Duology vēl ir arī tā kā 1, 2, 3, 4, 5, 4 soļi, un šis būs 3. pie matu kopšanas soļiem. Lūdzu!